Esiet sveicināti pirmajā kursa nedēļā. Kā jau kursa ievadā minēju, šajā nedēļā apskatīsim elpošanas tehnikas, pašmasāžas un diafragmu. Ļoti bieži strādājot ar pacientiem, kuriem ir nespecifisks spranda daļas problēmas, nevis nav bijis, respektīvi, ko es ar to domāju, nevis bijis kaut kāds trieciens, autoavārija vai kaut kāds specifisks notikums, bet ikdienišķais kakla daļas savilkumiņš netiek galā, kaut kas starp lāpsņām sāp, kurš laik spranda sāp, varbūt kaut kāds tenzijas tipa galvas sāpes. Šādi tipi pacientiem liela daļa no visa kopējā risinājuma ir nevis lokāli kaut ko pastiept, nevis kaut ko izkustināt, nevis vienmēr izmasēt, masāžu kursus, ja bišķiņ varbūt brīžiem pārvērtēts. Katrai tai metodei savu vietu, savs laiks arī, ko es piekopu, bet bieži vien lieta, kas tiek palaist garām, ir cilvēka kopējā stājuma. Un šī ir tā tendence, kas notiek visbiežāk. Ja? Kad cilvēks padara lielu daļu dienas šādā pozīcijā sēžot, ja? Es rādu tikai vienu kāju, jo es diemžēl nemāku palidot. Ja? Saīsinās šie muskuļi paliek dehidrēti un cilvēks sāk, līdz ko pieceļoties kājās, sāk šādi te kompensēt ar gurniem. Ja? Nemanot, palielinās savilkums muguras lejas daļā un palielinās savilkums šeit pakausītī, jo viss šeit sāk pārstiepties un pazaudēt tonus. Kāpēc jūs prasīsiet? Ja? Tā ir vienkārši fizikas likuma. Ja? Ja gurni sāk šiftoties vai rotēties uz priekšu, ja? Tad galvai īsti nav kur palikt. Viņai kaut kā jābalansē mūsu ķermenis. Ja tas būs tiešām šeit virs pleciem, kā tam būtu jābūt tādā smukā vertikālā līnijā, ja mēs runājam tīri par plecu ausu savienojumu, tad mēs vienkārši bums vienā brīdī nokritīsim atpakaļ, ko mēs, protams, ka negribam. Ja? Tad tas risinājums globāli ir nevis kakla muskuļu elastība pati pa sevi, mēs nestiprinam tikai kaklu, mēs nemobilizējam viņu, bet mēs sakārtojam visu vēdera zonu, visu diafragmas, spiedienu maiņas, krūškurus, viscerālā vēdera daļa, ja? Iegurņa pamatne, visu mēs sakārtojam šeit vispirms, ja? Tad elpošanas tehnikas, pašmasāžas, kaut kādas atbrīvošanas visā ķermenī, nevis tikai kakla daļā. Un tad, kad cilvēks jau ir spējīgs būt vertikālāks, sakārtot savu stāju, es pat neteiktu sakārtot, bet diferencēt savu elpu, tāpēc, ka bieži vien sēžot, jūs varat pamanīt savā ikdienā, gribēsies tikai ventilēt zemu vēderā, kaut gan plaušas atrodas, ja? Ribās šeit plaušas patiesībā ir lielākas nekā mēs vizualizējam. Ir diezgan reti cilvēki vizualizē savu plaušu apmēru, jo mēs viņus neizmantojam. Mēs tiešām ventilējam galvenokārt vēderā, un tur nav krūškuru izplatošs darbības mūsu ikdienā. Iedomājamies, ja starpribu muskultūra nebūs šāda tipa impulsiņi, ja? Un krūškurus šeit ir ģeometriski, ja? Šis savienojums stiepjās, un mēs turpinām ventilēt vēderā un risinām starplāpstiņu un spranda problēmas ar visādām stiepšanām. Mēs vienkārši beigās jau nav vairs kur palikt un nav vairs nekāds risinājums tālāks. Ja? Tā kā mums ir jādabū sevi atpakaļ, jādabū gurnu šifts atpakaļ, gurni zem pleciem, pleci tad beigās būs zem ausīm, galva noliksies īstajās vietās, spranda problēmas vismaz kā minimums paliks daudz labāks. Ja? Un vēl tālāk mēs nākamajās nedēļās risināsim. Šajā nedēļā risinām tātad elpošanas tehnikas, diafragmas kustības, ja? Un pašmasāžas, lai mēs sāktu atpazīt savu pozīciju telpā labāk, lai mēs diferencētu savu elpošanu, lai mēs atvieglotu spiedienu uz kakla daļu. Tiekamies zemāk norādītajos videos, sekojam instrukcijām un tālāk jau par nākamajiem soļiem vairāk šādi parunāsim otrajā nedēļā.